Projekta pirmā gada noslēguma konferences. Katrs savā skolā, katrs kopā ar saviem dombiedriem, jūs izdarīsiet to, ka Latvija noteikti ienesīs savas idejas arī ne tikai globālajā dimensijā, bet sāksim vispirms ar Eiropas Savienību, kurš gan cits, ja ne skolas un skolotāji būs tie, kas uztvers jaunas idejas, paņems jaunus projektus un būs drosmīgākie, lai to virzītu. Globālās izglītības kodolā ir attīstība, tātad ne tikai attīstība tajās valstīs, kur viņi varbūt kavējās vai kur varbūt šī attīstības tēma nav tik strauja, bet attīstība kopumā. Mums ir jāmācās par to, kas ir apkārt. Mums ir jāuzzina par to, kas notiek apkārt. Iemācīt jauniešiem, ko nozīmē prasmju iegūšana drošai un ilgtspējīgai dzīvei. Globālā izglītība ir obligātā mācību satura daļa. Vairumā Latvijas izglītības sistēmas mācību priekšmetu. Mums skolotājiem tā ir ne tikai mūsu varbūt vēlme, motivācija iekšējā to īstenot. Tas patiesībā ir mūsu darba aprakstā, tas ir standartā, tas ir mūsu amata pienākumos. Un jautājums ir tikai par to, cik labi mēs jūtamies to darot, cik profesionāli mēs jūtamies to darot. Šis projekts ir tā lieliskā situācija, kurā, es domāju, mēs varam apzināties to, kā darīt labāk, to, kā darīt efektīvāk, un kā tas var palīdzēt mūsu skolēniem, kā tas var palīdzēt mums pašiem. Give you two obvious examples, arts and literature. Knowledge and understanding to put together a triangle in our heads. Knowledge and understanding. Bring into play a range of different perspectives and understandings. They said they wanted the city to be friendly for every child and young person. Pressure is also internally inside Estonia, also coming from outside. We've been talking about lots of different researches and studies this morning. Maz aktīva organizācijas nav finansējuma un salīdzinoši krītas politikā. Lūdzu arī šī organizācija, kas ir jauns mērķis. Šajā lapā šie materiāli ir leģendārējami. Sakiet, kas bija jūsu skolas motivācija pieteikties projektā par globālo izglītību? Jau sākotnēji izlasot projekta idejas aprakstu, izlasot mērķus un uzdevumus, mēs tā darba grupā apspriedāmies un sapratām, ka tā globālās izglītības idejas būtībā jau tai skolā ir un ka atliek tikai mums apkopot tos resursus, apzināt, kas mums ir, kas mums nav un to visu uzlikt uz papīra, uzrakstīt un mēģināt startēt projektu pieteikumu konkursā. Mēs esam gatavi dalīties savā pieredzē un uzņemt citu cilvēku pieredzi. Būtībā mūsu skola ir gatava atvērtai izglītībai. Mūsu skolas mērķis, tāpat kā visas sabiedrības mērķis, ir laimīgs jaunietis, laimīgs cilvēks, ar ko mēs domājam, ka viņš ir gatavs konkurēt, ka viņš zina un prot atrast savu vietu mūsdienu mainīgajā pasaulē. Tad šī ir tā iespēja, kur mēs sevi varam pilnveidot un līdz ar to palīdzēt arī saviem jauniešiem pilnveidoties. Lai palīdzētu šiem jauniešiem pilnveidoties, ir jāmācās arī un jāpilnveidojas pašiem skolotājiem. Radīt skolotājiem lielāku motivāciju, kuri ir vienkārši. Challenge them as human beings, but think broader to kind of see their limits, see their own resources. The need is really in the way in which the media interprets global events. Schools that are educating young people for their well-being, that can be a serious barrier, I think. So